Rīgas domas, Rīgas sirds un dvēsele. Gandrīz tikpat sens kā pati Rīga, doma savu vairāk nekā 800 gadu pastāvēšanas vēsturē ir piedzīvojis daudz. Te bijušas vairākas pārbūves, plūdi, ugunsgrēki, kari un revolūcijas. Doma vēsture ir šīs pilsētas vēsture. Tagad šis mūsu pilsētas simbols ir ieguvis jaunus spēkus, lai ar savu krāšņumu un varenību priecētu nākamās rīdzinieku un pilsētas viesu paaudzes. Mēs ielūkosimies unikāla, izaicinājumiem bagātu un Latvijā sarežģītības un mērogu dēļ vēl nepieredzēta restaurācijas projekta aizkulisēs. Tā bija unikāla pieredze, jo šāda rakstura darbi varbūt gadās tikai vienreiz dzīvē. Mēs uzzināsim, kas pārbiedēja pie augstuma pieradušos celtniekus, kā būvnieki salika konstrukciju, kurā ir 1/4 miljons dažādu elementu, un kā Rīga atguva savu dvēseli. Te tas ir domas pirms restaurācijas. Laika zobs nebija žēlojis nedz mūrus un sienu apdari, nedz epitāfijas un metāla kalumus, ne arī gleznas. Tomēr vissliktākajā stāvoklī bija tornis. Ierindas apmeklētājiem neredzamās simtiem gadu vecās koka konstrukcijas bija puvušas un ķirmju sāēstas. Tornī sērīgi dusēja Ulmaņu laikos lietais zvans, ko plānoja uzstādīt jau 2000. gadā, taču ieceri nācās atlikt. Nebija pārliecības, ka torņa konstrukcija izturēs slodzi, ko rada zvana svārstības. Tas atzinums, ka no 8 nesošām sijām tikai 2 ir labā stāvoklī, vien jau liecina par to, ka ēka ir sliktā stāvoklī. Arī doma varas kārda jumts jau savu laiku bija nokalpojis, un tas bija ar steigu jāmaina, lai pasargātu koka konstrukcijas no tālākas bojāšanās. Šis kārda segums, kurš bija likts kaut kādos 80. gados, viņš nebija īsti kvalitatīvi salikts. Un arī vēlāk apsekojot un demontējot to visu, bija vērojams plaisas šajās kārda loksnēs. Protams, arī, kas deva savu lietus ūdens nokrišņu iespēju tikt iekšā konstrukcijās un to visu arī pūdēt. Doma torņa restaurācija sākās 2014. gada nogalē. Torņa kapelās restaurātori ķerās klāt pie glēznu, altāra, metāla kalumu un citu mākslas priekšmetu atjaunošanas. Bet augšā tornī sākās lēns un skurpulos darbs pie koka konstrukciju attīrīšanas. Meistari veica koksnes tīrīšanu 5,5 kvadrātmetru platībā. Tas ir kā notīrīt 3 hokeja laukumus. Un ne jau ar ledus pucējumu mašīnu, drīzāk ar zobu birsti. Visas bojātās vietas, mezglu bojātās vietas, un to identifikāciju varēja veikt tikai pēc visu koka plakņu nomazgāšanas. Un tad bija tikai redzama tas risinājums, tā pieeja, ko mēs varējām darīt ar šīm konstrukcijām. Doma tornis slēp sevī unikālas gadsimtiem senas koka konstrukcijas. Uz šīm masīvajām sijām vēl tagad redzamas meistaru cirvju pēdas. Abrīnas vērts ir arī šīs dubultspirāļu koka trepes, kuras gadsimtiem minuši zvaniķi. Iespējams, tās ir vienīgās šāda tipa trepes Eiropā, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Kāpēc dubultās? Tādēļ, lai tornī vienlaicīgi varētu tikt augšā pēc iespējas vairāk cilvēku. Jo jāsaprot viena lieta, līdz pat 19. gadsimtam tornis pats par sevi pilsētvidē skaitās bīstama konstrukcija, jo zibens novedēju taču nebija. Negaisa laikā tornī augšā kāpa cilvēki un sēdēja tur ar ūdens paģiem, lai zibens spēriet gadījumā ātri apdzēst ugunsgrēku. Kronikās aprakstīti tādi zibens spērieni, ka ķieģeļi no torņa augšas biruši lejā ērģelēs. Doma tornis tā ir dzīva, elpojoša konstrukcija. Ja sanāk te būt vējainā laikā, var just, ka tornis kustās. Šī konstrukcija vispār ir unikāla ar to, ka viņai nav pielikts nekur nekādas stiepas spēki. Faktiski viss balstās uz
uz spiedi. Tātad nav nekur saskrūvēta stingra konstrukcija. Viņa faktiski ir kustīga konstrukcija. Šīs uzbūves īpatnības sagādāja restauratoriem lielas galvas sāpes. Attīrot koksni, daudz viet atklājās neiepriecinošs skats. Kļuva skaidrs, ka daudzus nesošo koku siju posmus nāksies mainīt, proti protezēt. Lai varētu restaurēt šo torni, mēs ilgi staigājam riņķī un domājam, kā varētu nomainīt nesošo konstrukciju, kā varētu atjaunot jaunos balstošos stabus. Lai nesošo konstrukciju atslogotu un sāktu protezēšanu, būtībā tornis bija jāpaceļ, un tas nudien nebija viegls uzdevums. Bija nezināms mūra nespējas koeficients, ja tā var teikt. Bija jāveic steidzīgi mūra pastiprināšanas darbi, jānobetonē dzelzbetona gredzens, kas satur torņa augšējo daļu, jo torņa pēdējie 2 stāvi principā savā laikā tika uzcelt no tā laika būvgružiem. Viņi nav monolīta konstrukcija, kas iet līdz lejai. Torņa iekšpusē sāka būvēt pagaidu konstrukciju, kas uz restaurācijas laiku atslogotu nesošās koku sijas un ļautu meistariem nomainīt bojātās daļas. Mēs izbūvējam palīgu konstrukciju, kur varēja atslogot visu torni. Tika izveidots tornis tornī. Viens bija vecais tornis, kurš tika pacelts gaisā, un, lai tiešām nekarātos gaisā, tika izveidota otra pagaidu koku konstrukcija, kur nobalstīja uz to brīdi. Tikmēr torņa ārpusē ritēja darbs pie citas konstrukcijas, kas ar savu iespaidīgo izskatu piesaistīja daudzu rīdzinieku uzmanību. Kā milzu konstruktoru, kas sastāv no 250 000 elementu, celtnieki daudzu 10 metru augstumā lika kopā sastatņu konstrukciju. Sastatņu kopējais svars bija 60 tonnas, jeb 24 milzīgi. Tam vēl klāt var pierēķināt metāla konsoles konstrukcijas apakšā. Tā svēra savas 9 tonnas, jeb vienu kārtīgu Āfrikas ziloni. Projektējot sastatnes inženieriem bija jāveic rūpīgi aprēķini, jo šī masīvā konstrukcija radīja tornim papildu slodzes un krasi palielināja vēja ietekmi. Šī sastatņu montāža bija ar paaugstinātu risku. Es domāju, šāda sastatņu veidošana ir ļoti neierasta praksa, jo viņas tika balstītas 57 metra augstumā uz platformas no metāla konstrukcijām, kuras mēs izbūvējām. Kad sastatņu konstrukcija bija pabeigta, doma tornis pārtapa mākslas darbā. Tehniskais steins, ar kuru bija jāpārklāja katedrāles tornis, lai pasargātu to no lietus un vēja, tika apdrukāts ar grafiķa Paula Liepas īpaši radītiem darbiem. Sastatnes ļāva meistariem ķerties klāt torņa jumta varaskārda nomaiņai, kā arī tuvumā aplūkot vienu no mūsu pilsētas simboliem – Doma gaili. Tika pieņemts lēmums to nocelt, jo laika zobs, putnu nāgi un laikapstākļi pirms 30 gadiem uzstādīto apzeltīto putnu nebija saudzējuši. Un šajā procesā ļoti lielu palīdzību un roku sniedz alpīnisti, jo savādā gaļa transportēšana augšā lejā nebija praktiski iespējama. 86 kg smago putnu no gandrīz 100-metrīga augstuma cēla lejā rokām, izveidojot speciālu virvju sistēmu. Šobrīd augšā tornī esošais gailis ir šī sava 1595. gadā dzimušā putna kopija, kas izgatavota pagājušā gadsimta 80. gados. Apzeltīts Rīgas simbols tika 18. gadsimta beigās. Un tagad, veicot restaurācijas darbus, gailis un zem tā esošā lode tikuši pie jaunas zelta kārtas. Ja mēs zinām foliju, ko mēs izmantojam pārtikā, šis zelta folijas ir vēl daudz plānāks. Tas ir zelts, kas ir šajā ražošanas procesā speciāli sagatavots tam, lai viņš varētu tikt uzklāts virsū, uz virsmas. Ja mēs strādājam tik ļoti plānu materiālu, tad ļoti perfekti jāsagatavo šī zeltīšanas virsma. Tas tiek darīts ar vairākos piegājienos, ar dažādiem materiāliem, krāsa, laka, speciāli šī līme zelta uzlikšanai. Un tad pašās beigās tiek uzlikts zelts un pārklāts ar laku. Kopējais gaiļu un lodes apzeltījuma apjoms ir 17 kvadrātmetri, kā nelielai dzīvojamai istabai. Pabeidzot gaiļu restaurāciju, zelta putns jau bija kļuvis smagāks. Dabūt gaili atpakaļ tā godpilnajā vietā alpīnistiem jau bija grūtāks uzdevums.
Tad gailis jau svēra vairāk nekā 100 kg, plus vēl kādus 15-20 kg svēra mūsu sagatavota kaste gailim. Jo gailis mums ir kā vējrādītājs. Viņš nav tikai dekoratīvs elements, bet viņš griežās ap savu asi. Un, mēs veicam papildus gaļa līdzsvarošanu. Pirms tam gailim astē pa vidu bija salikt šie atsvariņi, bet mēs izlēmām, ka labāk būtu viņā ieliet iekšā, lai viņš būtu perfekti līdzsvarots. To mēs arī izdarījām, un tad galu galā sanāca, ka viņš bija smagāks. 1991. gada 13. janvāris – vēsturisks datums. Simtiem tūkstoši cilvēku pulcējas tautas manifestācijā Daugavmalā. Ar to sākās mūsu vēstures posms, kuru devējam par barikāžu laiku. Tieši Doma zvans bija tas, kurš ieskandināja šo notikumu. Šīs zvanīšanas laikā zvans tika bojāts, un Domas apklusa uz nākamajiem 25 gadiem. Tagad, beidzoties Doma torņa restaurācijai, Doms ir ticis pie zvanu spēles. Kopumā 9 zvani. Smagākais no tiem svar teju tonu. Tie zvani tika celti ar rokām augšā, izmantojot vinču, kura tika kustināta, ja nemaldos, 3800 reizes, lai viņus pa centimetram vien dabūtu augšā. Jāsaka, ka ar zvanu uzstādīšanu viss nav tik vienkārši, kā sākumā varētu šķist. Pirms celt zvanu tornī bija jāveic īpašs pētījums, vai zvanu svārstības neapdraud visu torņa konstrukciju. Katrai ēkai ir savu pašvārstību frekvenci, un ja šī frekvence sakristu ar zvanu svārstīšanās frekvenci, rastos rezonans un tiešām tornim tikt nodarīt bojājumu. Ēkas svārstību frekvenču mērījumus veica vācu speciālisti ar speciālas iekārtas palīdzību. Tā noteiktā ritmā grieza 2 ekscentriskus svārstus, nosakot ēkai nevēlamās svārstību frekvences. Un vācieši savu darbu padarīja godam. Tādā veidā pamatīgi pārbiedējot meistarus, kur tobrīd atradās augšā tordī. Vienā brīdī to torni sašūpoja tā, ka skārdu licēji skrēja lejā. Par laimi vācu pētnieki atklāja, ka ar zvanu svārstībām Doma tornis sadzīvos labi. Tobrīd tornī papildus vecajām, nu jau restaurētajām koka sijām bija iebūvēta 15 tonnas smaga atslogojoša metāla konstrukcija. Šis metāla tornis dod papildu stiprību, un nu jau varam nesatraukties par to, ka zvani liks ciest Doma mūriem. Beidzot, Rīgai ir savu dvēseli, kad Domas zvana, tad uzmanību tam pievērš neglābjam ik viens, sākot no brīvības pieminekļa, droši vien beidzot ar krastmali. Pēc tam, kad visi galvenie torņa restaurācijas darbi jau tika paveikti, atlika iznīdēt kaitēkļus, kas varētu sagandēt nulika atjaunotās koka konstrukcijas. Torni ietina papildus plēvējus un piepildīja ar gāzi, lai noindētu ķirmjus, kas iepirinājušies koksnē. Doma torņa restaurācija ilga aptuveni gadu. Šajā laikā paveikts milzīgs darbs. Restaurētas katedrāles torņa kapelas un tajā esošie mākslas priekšmeti. Rīgas simbols ticis pie jaunas svaigas zelta kārtas, bet tornis pie jauna junta seguma un nostiprinātām koka konstrukcijām. Doma torņa restaurācija, kurā piesaistīti 29 uzņēmumi un piedalījušies ap 300 dažādu speciālistu, ir noslēgusies. Doms tāpat kā pati Rīga nekad nebūs gatavs. Priekšā ir vēl restaurācijas darbi. Katedrālei būs jāstiprina pamati. Tomēr viens liels darbu posms ir noslēdzies, un skaistāko liecību par to var, pat nesaredzēt, sadzirdēt.